Tagad, kad rāmja nesošā daļa ir lielākoties samitināta un noslīpēta, vēl darba ir, bet lielākais ir izdarīts. Man jāsāk domāt ir par nosegdēļu stiprinājumiem. Bet, lai būtu mazāk uzkrītoši tas, kā tie stiprinās klāt, tiem vajag tikai tāds atsevišķs izvirzījums ar plāksnītēm, pie kurām tos pieskrūvēt klāt. Ja nemaldos, tie nosvedošie dēļi ir tādi paši kā šie, tikai sagriezt sāniski. Piemēram, lūk šādi. Tā man, protams, vajag vēl pie kā pieskrūvēt pašu to dēli. Tas tiks piemetināts šādi. Protams, man tik plati nevajag. Es mēģināšu sadalīt uz pusēm un tad 6 cm platumā tādas loksnītes, kuras pēc tam piemetināšu klāt un tad tālāk jau pie sola. Tagad, kad šie ir apmetināti, tos jāsāk stiķēt klāt pie paša rāmja. Pārējot no defektu uz efektu, es sapratu, ka šis apakšējais urbums ir par zemu, taču es varu to piemetināt vienkārši augšpusē. Un tas būs arī izturīgāk, jo šeit ir lielāka virsma nekā metinot tikai galā. Izrādās arī šādi ir problēma, jo to skrūvi nevar dabūt iekšā, ja viņi tagad piemetina, arī tagad izliek cauri. Tur nepietiek, lai pieskrūvētu. Nav vietas. Tāpēc, manuprāt, būs jāpiemetina klāt tāpat, un pēc tam jāizgriež lūka, lai var ielikt to skrūvi iekšā un dabūt iekšā atslēgu. Citādi es baigi variantu īpaši neredzu. Tie saucamie lidojošo dēļu stiprinājumi tagad ir piestiķēti vietā. Bet es viņus piemetināšu kārtīgi rīt, izgriezīšu tās piekļuvas vietas arī rīt. Tagad ir šausmīgs karstums, pulkstens ir jau 1 pa 5 stundām, liekas, kā tik maz padarīts, bet tāds sīkums vienmēr arī paņem visvairāk laika. Bet vismaz tas ir, un tas jau ir liels solis uz priekšu, lai varētu pabeigt šo projektu.